Svētdien Ventiņi centās pamest kauņu ar Baltijas bronzu kabatā, bet tad sekoja ilgi gaidītā vakara nagla. Pirmo reizi vēsturē Baltijas līgas finālā spēlēja Latvijas klubs. Ventspilī svētdienas mačā ar Lietuvas Ritas bija jāpacīnās par svarīgākām lietām kā bronzas medaļas. Bija jāsasmeļ sestdien izlietais uzticības ūdens. Un arī Viļņas komandai spēle nebija tikai formalitāte. Baumoja, ka pēc zaudējuma Vefiņam saļodzījies galvenā trenera Trifunoviča krēsls. Ventiņiem šoreiz nebija ilgi jāiešupojās. Efeģuku ierasti sapina kājas Gecevičam un iemet pustālo. Jānis Strelnieks darīja savu darbu, vadīja saspēli un kopā ar to pašu Efeģuku nokārtoja 2+1 Sauļam Kuzminskam. Mūsējos atveicināja bijušais ASK karavīrs Babrauskas, īsā brīdī gūdams 9 punktus, un Viļņai jau +5. Tomēr Hunters apspēlē Nalgu, paceļ gaisā Babrausku un Andersons piespiež jau Trifunoviču paņemt minūti. Kārters savu pārmet pāri Bjelicam un pārtraukumā Ventiņi iet ar maziem mīnusiem 39–43. Arī otrajā puslaikā Latvijas klubs Ritas nekur tālu neatlaida. Turklāt šoreiz Ventiņiem bija skaļš un zaļš atbalsts tribīnēs. Pēkšņi neapturams kļuva Gecevičs, 12 punkti 3. ceturdaļā, bet mums bija savi līderi – Strelnieka piespēle un Trinītis Efeģuku. Spēles beigas bija līdzīgas un arī sodus basketbolisti meta praktiski vienādi, un mača likteni izšķīra 2 smagi Bajramoviča metieni – 84–80. Ritas pirmo reizi paliekot ārpus fināla, lielu prieku par bronzas medaļām, protams, neizrādīja, bet mums viens no labākajiem laukumā bija Jānis Strelnieks. Viņi parādīja, ka viņi nedaudz pieredzējušā komanda, bet es tomēr uzskatu, ka mums bija iespējas, kurā gadījumā tāpatās uzvarēt šoreiz. Zaudējām žēl, protams, bet vienīgais prieks ir tas, ka mēs parādījām, tomēr, ja mēs spēlējam normālu basketbolu, mēs varam cīnīties. Jankam 11 punkti, 6 piespēles un 3 bumbas. Attiecīgi 19 un 18 sameta Efeģuku un Hunters. Lietuviešiem mača varonim Bajramovičam 20 punkti. Dāmas un kungi, Baltijas basketbola līgas fināls. Visi garās sezonas notikumi, uzvaras un zaudējumi vakardien bija izkristalizējušies svētdienas galvenajā mačā. Latvijas un VF Rīga atbalstītāju gardais ēdiens, melnās nāves un zaļo puķu episkais fināls. Tiek nodziedātas himnas un cīņa var sākties. Pats ievads gan liek šaubīties, vai Vefiņš šovakar būs pienācīgs pretinieks Kauņas klubam. Neskatoties uz to, ka rīdzinieki ir apņēmības pilni, bumba grozā neiet, kamēr lietuvieši ir savā un arī nelielā veiksmes elementā. Mantas Kalnietis realizē tālmetienu. Samhans pats tiek pie atlēkušās bumbas un iebaksta to grozā. Tādējādi īsā laikā mainieki izvirzījušies jau 10 punktu vadībā. Tomēr melnā nāve nepadodas un cīvā pretestībā laužas uz grozu, neskatoties ne uz ko. Bertāns uzņemas iniciatīvu un caurgājienā pāri guļošajam žalgarietim gūs tik nepieciešamos punktus. Īsā laikā mūsējie realizē ātrus un efektīvus grozus. Tādējādi pirms pārtraukuma aina visai cerīga. Tikai 5 punktu deficīts – 35–40. Trešā ceturdaļa iesākas lieliski. Komanda spēlē saliedēti, bumba kustās ļoti ātri, un Janičēnuks atrod uz stūra dežūrējošo Valteru, kurš apklusina mājinieku fanus. Katrs komandas spēlētājs cīnās līdz galam. Pēc neprecīzā Janičēnuka tālmetiena Hjūs burtiski izkapā bumbu un ilgi nedomājot ieliek vēl vienu trīnīti. Nu jau zaļie sāk stresot. Lieliski spēlē iesaistoties ikvienam laukumā iznākušajam, Vefs visu laiku turas nelielā, tomēr pastāvīgā vadībā. Taču, kā jau ierasts šādās spēlēs, tālu atrauties neizdodas. Poucijus iemet nereālus metienus un mainieki jau atkal nelielā plusā. Pēdējās minūtēs visi ir uzvilkti maksimāli. Mūsējie dara, ko var, tomēr dažbrīd kāda augstāk stāvoša vara veiksmi pārnes pretinieku frontē. Labi, ka laukumā ir latviešu augstākās klases tiesnesis, kurš spēles galotnē precīzi pamana vienīgo nesto bumbu visā spēlē, tādējādi novēršot jebkādas divdomības. Vefs spītējot visiem apstākļiem nepadodas un spiež Žalgiri ikvienā epizodē.
Hughes no stūra realizē trīspunktnieku, tomēr arī Leiši uzbrukumi pēdējās sekundēs ir veiksmīgi. Jāsaka, ka Vefam gan ir iespēja izlīdzināt. Diemžēl daži soda metieni lido garām. Spēles pēdējās sekundēs pie pretinieku groza valda liela burzma. Rīdzinieki cīnās līdz pēdējam, tiek izdarīti daudz metieni, tomēr varenais Žalgiris laimīgi izglābjas. Fantastiskā duelī mūsējie piekāpjas Kauņas komandai 67-75. Lai gan finālā piedzīvot zaudējumus, tomēr pirmo reizi Latvijas un Lietuvas vēsturē BBL sudrabu iegūst latvieši Vef Rīga. Žalgirim šosezon ļoti laba komanda, viņi arī ļoti labi spēlē Eirolīgā, bet turpat arī mēs bijām ļoti tuvu. Gan jau, ka arī viņiem šie skatītāji palīdzēja, kas ir viennozīmīgs sastais spēlētājs. Tā kā tas visas lietas kopā saliekot, viņi bija stiprāki šodien. Usually all finals we are playing against Ritas, but we didn't expect that we were gonna play against Vev, but like you saw, final was really like a final, and I suppose to say congratulations for Riga team. Saspringtajā cīņā viens no aktīvākajiem bija Trevons Hughes, kuram 16 punkti, bet Vef Rīga kapteinis pielicis 12. Kauņas komandā labākais Klimavičus, kuram 15 punkti. Ventspils ar Žalgiri krustoja šķēpus arī 1999. gadā. Zeidaks, Bušiņš, Ļaksa un Laksa pret tā gada Eirolīgas čempioniem Zideku, Edniju un Strombergu. Turnīrā, kuras aukli noteikti atceras daudzi. NEBL Break the Ice! NEBL Break the Ice! Prognozes bija dažādas, bet Armandam Krauliņam diemžēl bija jārēķinās, ka laukumā nevarēs iziet Edmunds Valēko un Tets Džefris. Spēlē pret Tallinas Kalevu potīti savainoja arī Luis Sims. Sākuma sastāvā tādējādi laukumā devās Kārlis Mužnieks, Aigars Zeidaks, Jānis Laksa, Aigars Bernāts un jau trešo spēli saspēles vadītāja postenī Sandis Buškevits. Sākumā mājnieki spēlē uz urrā un visus savus posmi demonstrē Zeidaks. Pirmajās minūtēs viņam veiksmīgi asistē arī Bernāts, Vītols un Laksa un 19-12. Vēl arī 26-22, bet tad lietuvieši ieslēdz presingu un pirmās 10 minūtes noslēdz savā labā ar 27-26. Otrajā ceturdaļā Kazlauskas laukumā laiž pilnīgi citu piecinieku. Ar svaigiem spēkiem Bovijs, Zideks, Maskaļuns, Masjulis un Mindaugs Žukausks ātri vien Žalgirim nodrošina 10 punktu pārsvaru. Mājniekiem pirmo reizi laukumā nāk arī Māris Ļaksa un ar soda metienu gūst savu pirmo punktu. Pirmo puslaiku lietuvieši noslēdz savā labā ar 49-40. Spēles otrā daļa sākas ar Eurēliju Žukauska benefitu. Zem groza viņš nav apturams un drīz vien plus 13 Žalgirim. Taču kurzemnieki visi kā viens pūš vaigos un 5 minūšu laikā lietuviešu pārsvars izkūst. Laksa tālmetiens lido grozam secen, taču bumbu savāc Zeidaks un tā ir spēles kulminācija. Ventspils tribīnas līksmo, bet Kazlausks ņem minūtes pārtraukumu. Un tas palīdz nekavējoties. Trešo ceturdaļu Žalgiris noslēdz savā labā ar 69-63. Pēdējās 10 minūtēs viesofensīva turpinās, bet vēl 5 minūtes pirms spēles beigām Žalgira pārsvars ir tikai 9 punkti. Tad viena no Eiropas labākajām komandām ieslēdz pilnus apgriezienus, un garāk rezervistu soliņu priekšrocības te izpaužas visā pilnībā. Ventspils atlikušajā laikā gūst 6, bet Žalgiris 23 punktus. Mājnieki netiek galā ar Zideku un Edniju, bet paštālmetieni pat no labām pozīcijām ir neprecīzi. 77-103 Ventspils pirmais zaudējums NEBL turnīrā. Spēle ar zviedriem mums sanāca tāds kā treniņš, bet ar latviešiem nemaz tik viegli negāja. Latvieši māk spēlēt basketbolu. Kā redzējāt, nekas jau tur... Es negribu teikt, ka mēs nevaram viņus uzvarēt. Jā, vienmēr ir vajag cīnīties par uzvaru, un es domāju, ka mēs to varam izdarīt. NEBL Break the Ice! Turcijas čempionātā vēl vienu zaudējumu neveiksmi Pūram pievienoja Kaspara Kambalas Aliaga Petkim, taču Kaspars Eirolīgas komandas FS Pilzengrozā iebombardēja 26 punktus un savāca 8 bumbas zem groziem. Jāņa Blūma Bilbao Basket savu skatītāju priekšā svinēja pārliecinošu uzvaru pār Saragosu. Jānka 19 minūtēs iebēra 8 punktus, izcīnīja 4 bumbas un izdalīja tikpat rezultatīvas piespēles. Kristapa Valtera Foenlabrada
Viesos piedzīvoja neveiksmi mačā ar citu Madrides vienību – Estudiantes. Adolfa statistika gan nav peļama – 10 punkti un 3 precīzes piespēles partneriem. Pareizi, Zeidža. Vienmēr vajag cīnīties par uzvaru. Tieši tā, kā to darīja mūsu top 5 kareivi un kāds revolucionārs cīnītājs nedēļas sejā. Piektajā vietā Janičenokas iedodas smukas konfektas un bumbās! Artjomas iedzenas stipras naglas iekš Žalgiras zārkas. Dribls, ātrums, punkti. Kas ar mani? Ar tevi viss kārtībā, Dairi. Tevi ir 4. vieta mūsu topā. Sandis Valters acīgi atrod spraugu Lietuvas avīzē un čiks! Parahovskis iesviež Rīgas laikrakstu viesu paskastītē. 3. vieta. Lietuvas saule apspīdina Kolinca acis, un viņš pazaudē bumbu, kura pēc ilgā ceļa kāpās ielido Leišu jūriņā. Kuzminskas plus Hunters 2. sarakstā. Rītas domā, gan mēs rīt parādīsim, bet rītdiena var nepienākt, teica Artjoms un ieveda vefiņu sudraba silītē. Varenajam Baltkrievam 1. vieta Baltijas topā. Ir 1956. gads. Meksika. Kubiešu vadoņa Fidela Castro, mobilizētā trimdiešu armija, dodas gāzt diktatora Fulgencio Batistas režīmu. Viņu vidū ir Ernesto Che Guevara, intelektuālais argentīnietis ar stilizēti saudabīgo izskatu un saviem spēcīgajiem uzskatiem, apvienojot spēkus ar Castro, ir gatavs revolūcijai. Šovakar Che Guevara ir Artjoms Parahovskis. Šis vīrs vienmēr cīnās līdz uzvarai. Tā viņš darīja arī Baltijas līgas pusfinālā pret Lietuvas Ritas, kad revolucionāri palīdzēja rīdziniekiem pirmo reizi iekļūt turnīra finālā. Artjoms 24 minūtēs iebruņoja 20 punktus, sadumpoja 3 atlēkošās bumbas un nomilitarizēja liederības koeficientu plus 20. Labāk līdz pēdējam cīnīties stāvot kājās, nekā visu laiku dzīvot uz ceļiem. Mēs nekādu revolūciju pagaidām netaisam un tiekamies ar jums tieši pēc nedēļas, kad visu uzmanību pievērsīsim pašmāju turnīram un varam sākt jau ar rītdienu, kad Olimpiskajā sporta centrā Vefiņš uzņems Jelgavas Zemgali. Lai jums veicas! Atā!